Es jums nodemonstrēšu, kādā veidā jūs varat sev radīt Canva kontu. Pēc tam es arī parādīšu, kādā veidā var atrast bildes, ko uzlikt uz vīzijas plakāta, un arī vēl šādus tādus padomiņus un ieteikumus, links. Un te var izvēlēties Get Started with Canva, sāc ar Canva. Ir bezmaksas variants, te ir rakstīts Free Forever, tas nozīmē, ka, ja tu izveidos šeit kontu, tev nekad nebūs jāmaksā, ja vien tu negribēsi. Un es parādīšu, kāda atšķirība ir starp maksas un bezmaksas kontu. Tātad izveidojam tagad bezmaksas, un pēc tam vēlāk parādīšu, kāds ir maksas. Man ir maksas konts. Šeit ir iespējams izvēlēties Sign up with Google, tas nozīmē, ka ar Gmail var, vai arī ar Facebook. Ar Facebooku es tagad nelogošos iekšā, jo tāpēc, ka man jau ir mans konts ar Facebook, un te ir Sign up with email ar jebkuru email. Ja uzklikšķinu tur, tad jebkuru email var ierakstīt. Tātad ierakstam vārdu, ierakstam e-pastu un paroli. Un šādi izskatās absolūti jauns konts. Un te var izvēlēties, kādiem nolūkiem tu lietos šo Canvu. Liela kompānija, mazs biznes, bez ienākumu labdarība, skolotājs vai personīgi. Te ir rakstīts pamēģini Canva Pro par brīvu. Tātad tu vari izmēģināt Pro, tas nozīmē visus maksas labumus, un kas ir iekļauts maksas labumos? Vairāk kā 75 miljoni fotogrāfiju, video un elements, tas ir dažādi zīmējumi un fonti un templēti, un kas ir ļoti jauki, resize. Tas ir kā jebko, ko tu radi, var automātiski pārveidot jebkurā izmērā. Vai tas ir posts, vai tas ir dokuments, vai tas ir PDF. Canva to pati dara, tev nav jāpārtais. Background remover, tas nozīmē, ka fotogrāfijā noņem nost to, kas apkārt ap tevi tikai izgriež. Vai izgriež to, ko tu gribi, lai izgriežas. Vēlāk arī parādīšu, kā tas notiek. Un vēl daudz dažādas citas lietas. Un viņi atgādina 3 dienas pirms tavs izmēģinājuma periods beidzas. Tā kā tu vari uzklikšķināt šeit Try it free for 30 days un izvēlies monthly, un tad tev prasīs ievadīt kartes datus. Vai arī ar PayPal, bet šodien tev nekas nav jāmaksā, tevi vienkārši piereģistrē tavu karti. Un 3 dienas pirms mēneša perioda beigām tev atgādina, ka tu vari cancel, tas nozīmē atcelt. Un te claimē free trial. Tā kā man ir jau šis maksas variants, es vēlāk parādīšu, ieiešu savā kontā, bet tu vari iereģistrēt un izmēģināt, kā tas ir. Es uzklikšķināšu maybe later, tas ir varbūt vēlāk. Un te ir Start your first design, jeb sāc savu pirmo dizainu, un tad tu vari izvēlēties. Piemēram, Instagrams posts, logo, es uzklikšķināju A4 dokumentu, un te viņi piedāvā templētus. Templētus nozīmē gatavs dizains jau, tu vari izvēlēties un pēc tam nomainīt tikai vai nu krāsas vai attēlus. Un te viņi paskaidroja uzklikšķinu uz next, ko tu vari darīt. Bezmaksas variantā sākam radīt savu vīzijas plakātu. Viens no variantiem, tā kā es jau rādīju, ir A4 formātā salikt iekšā savas fotogrāfijas, savas lietas, kuras tu gribi izprintēt, lai varētu ielīmēt savā attiecību dienas grāmatā. Vēl viens variants, mēs uzklikšķinam uz Home. Home, tas nozīmē, ka te vienmēr aizved uz mājaslapu, un mājaslapā tu izvēlies dizaina. Šeit augšā ir, labajā pusē augšā ir Create a Design, radi savu dizainu un uzklikšķini. Un tu vari pati priekš datora vai telefona vai kaut kā citas ierīces sagatavot precīzu vīzijas plakātu. Lai tas notiktu, katrs ekrāns pēc izmēra atšķiras. Tu sameklē izmērus. Piemēram, man šeit ir iMac, es uzklikšķinu ābolītim, un te ir rakstīts About this Mac. Tas ir jebkuriem no Maca. Tu vari uzklikšķināt un ieraudzīt, kāda ir izmēri. Es uzklikšķinu, un te ir rakstīts 5120 x 2880. Tas nozīmē pikseļi. Tas nav centimetri, tas ir ne milimetri, bet pikseļi. Un tagad, kad mēs uzklikšķinām Create Design, tad mēs varam izvēlēties, kādu izmēru un kādu dizainu mēs vēlamies. Bet, lai mēs varētu
dabūt tādu izmēru, kādu mums vajag, custom dimensions, uzklikšķinu, un šeit redziet, beigās ir iespējams izvēlēties pikseļos, inč, milimetros, centimetros. Un tā kā parasti displejiem izmēru pikseļos, tad es ierakstu 5120, kā mēs izlasījām tikko, reiz 2880 un create, un tagad ir šī ekrāna izmērs. Un viss, radīšana var sākties. Sākam ar to, ka izvēlamies, kādu krāsu gribam pamatam. Var arī palikt balts, ja tu gribi pēc tam izprintēt, bet šo te izmēru nevar izprintēt, to tikai var pēc tam pārvērst printējumā izmērā, jo šis ir izmērs tikai priekš tā, lai uzliktu uz šī datora kā attēls uz ekrāna, bet ja tu gribi printēt, tad, protams, ir citi izmēri. Un tātad kādu fonu tu gribi? To fonu var atrast šeit, kur ir fotos, un tad izdomā, ko tu gribi, tu ieraksti. Piemēram, šo arī var izvēlēties par pamatu, bet jūs redziet, tur, kur šādā te veidā svītrots pāri, tie ir maksas. Kur ir tāds kronītis klāt, tie visi ir maksas. Pietiekoši daudz ir arī bezmaksas. Ierakstīšu, kad es gribu, man kādreiz prasīja kāda no jums, kā es tos skaistos pamatus dabūju vai arī postiem. Es ierakstu iekšā, un šeit izmet watercolor background, ko var izvēlēties. Tas ir ūdens krāsu fons. Atkal, kur ir tie kronīši, tas ir par maksu. Ja tu negribi ņemt mēneša maksu, tad šos var arī nopirkt vienai reizē. Un kādā veidā, piemēram, ja es izvēlos šo, tad es uzlieku to šeit, un pēc tam, tad, kad es viņu gribu download šeit augšā, ja ielādēju datorā, tad rekur man piedāvā nopirkt One Premium Image par 1,39, un tad es viņu varu ielādēt par maksu, bet ja ir mēneša maksa, tad šie visi attēli ir neierobežotā daudzumā visi pieejami. Bet, ja vajag tikai vienu attēlu, tad arī var ar šo te iztikt. Bet es viņu nodzesīšu, bez maksas es varu izmantot šo tikai no ūdenskrāsas. Tātad es izvēlos šo, un vienkārši jāsāk likt virsū ir zīmējumi. Un kā tas notiek? Kā jau es teicu, šeit arī no fotogrāfijām var pasērfot. Piemēram, ja es gribu kaut ko, piemēram, money, naudu kaut ko es gribu uzlikt. Kur man piedāvā dažādus attēlus. Piemēram, es gribu naudas maisu. Un arī tad, kad ir maksas variants, tad šis te būtu pa brīvu, vai arī viņu var nopirkt. Un kā tu redzi, viņš ir ļoti skaisti arī izgriezts. Viņu šādā te veidā jau uzliek kaut kur. Piemēram, ja es ierakstītu māja, piemēram, šī te māja. Un ja es negribu, kur viņš man uzlika pa visu ekrānu, bet tas nav tas, ko es gribēju. Es tikai gribēju uzlikt virsū šeit viņu. Tad ir divi veidi. Ja mēs uzklikšķinam, un te tāda maliņa zaļa apkārt ir, tad, kad tas nozīmē aktivizēts, tad vienkārši delete piespiežam un izdzēš to. Bet, ja tagad man viss ir izdzisis un man ir viss pazudis, es gribu tikt atpakaļ, tad rekur augšā tāds undo rakstīts. Nospied to un spied tik ilgi, kamēr tu nonāc līdz turienē, kur tu biji. Un ja tu atkal pārdomā, tad rekur vēl vienreiz redo, un tā tu vari ar tām būtiņām tikt uz priekšu apakaļ, lai tev nepazūd tas, ko tu izdarīji. Vēl vienreiz māju. Un rekur, kā var samazināt izmērus šeit, stūrītī ir tāda bumbiņa, kad uz viņas uzbrauc, neuzklikšķinot vienkārši ar peli, kad uzbrauc virsū, nenospiežot peli, rodas šādas te bultiņas uz bumbiņas. Tagad uzklikšķinu un velku, un tādā veidā mainās izmērs. Piemēram, uz mana vīzijas plakāta man būtu šī te māja, un tagad es gribētu atkal rekāši samazinu ar šīm te bultiņām uz tās bumbiņas, uzklikšķinu peli un velku, un viņš samazinās. Un, maisiņš pazūd zem mājas, ko nu? Es uzklikšķinu tam zīmējumam, ar ko es gribu strādāt. Šeit labai pusē augšā ir tāds vārdiņš kā position. Uzklikšķinam, un te var redzēt. Forwards nozīmē uz priekšu. Šādā veidā mēs dabūjam zīmējumu priekšā vienu otram jums vajag. Un atkal, kad es uzklikšķinu zīmējumu, tad man parādās tāda zilzaļa līnija apkārt. Es teikšu zaļu, lai īsāk. Un atkal, lai šīs te bumbiņas, es viņu varu samazināt vai palielināt. Un šādā veidā es varu arī zīmējumus vienu otram virsū novietot. Tāpatās arī, piemēram, ja es gribu, tad es varu izdarīt šādā veidā divus zīmējumus saliekot kopā, kur ir šie transparencija, kur ir augšā. Uzklikšķinu, tad
tad kas notiek ar šo zīmējumu? Viņš paliek caurspīdīgs. Tas šī variantā nav vajadzīgs, tas nodara citu reizi, es vienkārši parādu, ka tāda iespēja. Tātad šādā te veidā var no šejienes dabūt tās fotogrāfijas, un kā jau es teicu, pašā sākumā 30 dienas tev ir bez maksas, ja ieved savu kartes informāciju, un tu vari visām šīm fotogrāfijām piekļūt. Bet, ja tu negribi fotogrāfijas, tu vari uzklikšķināt elements, un šeit ir viss, kas ir nepieciešams, lai varētu kaut ko citu uzlikt, kas ir zīmēts. Piemēram, māja, ausis ierakstu, un te ir visas zīmētās mājas. Piemēram, es uzlieku šeit šo zīmēto māju, un atkal viņu var palielināt vai samazināt, kā vien ir vēlēšanās. Vai arī flowers. Un nevajag arī bēdāties, ka tu nezini angliski, jo to visu googlē var dabūt. Ja tu nezini, ka angliski ir puķa, iegooglē, kur ir Google Translate un ieraksti. Piemēram, stuņās atvēršu, te ir, piemēram, tu gribi zināt, kā angliski ir puķa ieraksti. Nospied Enter un tu redzi flower. Tagad uzklikšķini šim te flower vai iezīmē, nospied uz taustiņiem command un burtiņu C, tas nozīmē nokopēju, nāku šeit iekšā, ieklikšķinu šajā kastītē, nospiešu command un V burtiņu. Man uzreiz iekopēs iekšā flower. Un enter, un viņi atrod, kādas puķis es gribu. Un pēc tam es visas puķis varu salikt, kuras vien mēlos. Un vēl ir tāda lieta, piemēram, šo te puķis paņēmu, un tu saki, nē, man melna nepatīk, man patīk zīmējums, bet melnus negribu. Tad kur augšā ir, kur rakstīts color, uzklikšķini tur, un tu vari izvēlēties, kādu krāsu tu gribi. Tu vari izvēlēties, kur rakstīts new color, un tad tu vari ievadīt krāsu, un katrai krāsai ir savs kods, tu vari ievadīt krāsu kodu, vai arī tu vari izvēlēties. Vienkārši tu saki, es gribu kaut ko sarkanu, un tad tu skaties, kas te notiek, kā mainās krāsas, vai arī šeit no draudzīgām krāsām, piemēram, fotogrāfijas krāsas, kādas ir, jau piedāvā gatavas krāsas izvēlētas. Tālāk, tur arī nomainīt krāsas šai puķē, tur augšā uzreiz piedāvā, piemēram, vai arī šīs te mājas krāsās tu vari nomainīt. Tā kā ļoti superīgi visādi piedāvājumi te ir, balto tādu. Tātad mēs apskatījām līdz šim fotogrāfijas, kā var dabūt, kā tu vari prast iegooglēt, kādā veidā tu vari iekopēt. Šeit ir elementi, un elementi nav tikai zīmējumi, bet elementi ir arī dažādas līnijas, un arī līnijām var nomainīt krāsas, bultiņas, šeit ir rāmji, ļoti daudz, kas vienkārši to visu var pētīt un eksperimentēt un mainīt krāsas visam. Un ja tu negribi pirkt šo Canva, bet tu tomēr gribi fotogrāfijas, tad fotogrāfijas var izvēlēties šajā te weblapā. Ir daudz bezmaksas, un šī ir, ko es kādreiz izmantoju, un tas saucās Pixabay. Es ierakstīšu te, lai tu vari redzēt Pixabay. Ja reiz parādīšu tekstu, šeit ir add heading, tas ir tādi lieli burti, ja tu spiedīsi šo, tad būs mazāki, un šie tad ir teksta burti. Vai arī šie ir jau gatavi salikti dizaini. Un atkal atcerieties, kad uzklikšķinam, un te augšā var mainīt visu, un šie te burti var tikt pieskaņot arī šai mājai, rekur, un tad es viņus pēc tam uzlieku uz šīs saskaņotās krāsās, ir vienā krāsā ar šo te māju. Un divas reizes ieklikšķinu, lai iezīmētu, vai arī vēl, jūs jau ziniet, kā jāiezīmē, vienkārši kā ar datoru, kad strādā. Iezīmējam burtus, Open Sans Extra, tie ir tie burti, bet var izvēlēties jebkurus citus burtus, un tur, kur ir tas kronīts klāt, tie ir arī maksas. Ja ir maksas Canva, tad šos burtus var dabūt. Un ne visi ir latviski. Jāskatās, kuri burti ir latviski un kuri nav, jo tad tie burti, kam ir garumzīmes vai mīkstinājuma zīmes, viņi nedarbojas latviski. Un šeit es ierakstīšu citu burtus, tekstu ierakstīšu pixabay.com. Tātad šī ir tā adrese, kur sameklēt fotogrāfijas bez maksas. Un šī es parādīšu manas fotogrāfijas, arī es esmu ielikusi. Un 9000 cilvēki ir izvēlējušies šo manu fotogrāfiju, ko es kādreiz Havajās nofotografēju. Šis ir bezmaksas fotogrāfijas. PX vienmēr var uzklikšķināt un atgriezties uz sākuma lapu. Un arī ieklikšķinam šajā meklētājā un ierakstam, ko mēs vēlamies sameklēt. Piemēram, tu gribi ierakstīt to pašu Havaiju, piemēram, uzlikt uz savu vīzijas dēļ. Un šeit ir visi
attēli, ieskaitot arī zīmējumi, dekorējumi, un te tu vari izvēlēties populārākie attēli vai arī fotogrāfijas vai ilustrācijas. Orientation tas ir vertikāli vai horizontāli un kategorija par kādu tēmu, un tā tālāk. Krāsa, kā dominējošā un izmērs un tā. Un var uzklikšķināt, piemēram, uz šīs fotogrāfijas un ielādēt. Nē, šī te nebija no, redziet, kā citreiz gadās, tas nebija no Pixabay. Šī augšējā līnija ir sponsorētie, tā kā neizvēlēties no tā augšējā, braucam zemāk, izvēlamies kaut ko no šī, piemēram šo, un te ir free download. Free download uzklikšķinam un izvēlamies izmēru, cik lielu, 1920 x 1080, tas ir jau pietiekoši liels, bet priekš vīzijas dēļ pilnīgi pietiktu šis izmērs. Download, un te ir rakstīts say thanks to the image author. Nu, tu vari donēt, tas nozīmē, ka tu vari ziedot naudiņu, vai arī vismaz uzklikšķini šeit tas būtu, un zvaigznīti ieliec tā, lai tam cilvēkam ir kaut kāds vismaz pateicība. Un es arī parasti šeit ierakstu iekšā apakšā thank you. Droši vien, kad es to iedomājos, tāpēc, ka es pati ieliku šeit fotogrāfijas. Un es citreiz domāju, kā tas ir, kā cilvēki lieto un nepadomā, kad kāds to ir vienkārši tev uzdāvinājis. Un tu vismaz vari par to pateikties, vai ne? Tātad ejam atpakaļ uz Canvu, un ko mēs darām ar to bildi, ko mēs dabūjām, tūlīt parādīšu. Šī ir lapa Canvā, kurā mēs darbojamies, un šeit ir rekur uploads, uploads rakstīts, un te var pielādēt images, tas ir tavas fotogrāfijas. Tu vari nofotografēt kaut vai savus zīmējumus un ielādēt. Šeit ir arī video ielādējami un audio. Ielādēsim tagad upload media, un te var izvēlēties, pat no Facebook var ielādēt, no Google Drive, pat no Instagrams var ielādēt, vai no Dropbox var ielādēt, kur rakstīts device, jeb device, tas ir no šī mana datora. Un tad es izvēlos. Es ielādēju to attēlu, es uzklikšķinu tam attēlam, choose for upload, man ir, un tagad, lai es viņu dabūtu šeit, es vienkārši uzklikšķinu un velku. Un re, kur man viņš ir. Un atkal es viņu varu samainīt. Un ja te ir apakšā parādās tādas bultiņas, es varu arī šādi novietot, kā es gribu. Un tāpatās arī es varu šeit kreisai pusītē, kur ir elements, izvēlēties rāmjus. Tie ir dažādi rāmji. Tūlīt parādīšu, kā lietot. Ir dažādi varianti, kā lietot, bet re, kur ir frames, see all, tev parādīs visi, kādi ir. Un tepat re, kur var, lai izskatās kā datorā. Re, ja nepatīk, atpakaļ šādi var tikt. Ja es gribu, lai viņš ir taisni, tad es viņu vispirms uzlieku taisni, un tad es lieku iekšā datorā. Re. Un tad to datoru nolieku šeit. Šādā veidā var izdarīt, vai arī vēl jebkuru citu rāmi, piemēram, re, kur ir marka. Paņem kādu fotogrāfiju, kaut vai šo, un, kad viņu uzvelk, tad tur virsū virs rāmja, un tad Canva pati ieliek. Un, ja tev nepatīk, tev liekas, ka tām kājām ir vairāk jābūt, tad uzklikšķini 2 reizes, un te re, kur tāds krustiņš parādās, un ar to krustiņu uzklikšķina un stiepju uz vienu vai uz otru pusi, un noregulē, kā ir, vai arī es negribu vispār kājas, vairāk dāvans, lai ir, un viss, un enter. Un atkal var samazināt vai palielināt, un ja, piemēram, tu gribi, lai kaut kas darbojas kopā, tur arī ir group un ungroup šeit augšā variants, bet to es tagad nerādīšu, tas neatiecas uz vīzijas plakātu, to citu reizi. Tātad es esmu salikusi šeit dažādas bildes un tekstu, piemēram, ja es gribētu uzrakstīt 7 vienkārši, enter, soļi, pārakstīt un krāsot grāmatās, piemēram. Milzīgi liels. Ko tagad darīt? Es atkal nospiešu command un
A, viņš automātiski visu iezīmē. Un te augšā, kur ir uzklikšķinam un nomainam izmēru, piemēram, uz 24 vai 88. Tas ir viens variants. Otrs ir paņemt bumbiņas un vilkt. Tad viņi mainās automātiski tie izmēri. Bet, ja tu zini izmēru, tad tu vari arī šeit ierakstīt. Piemēram, es gribu, lai man ir 88, jo man vienmēr ir 88, un tad, kur viņi rodas 88. Un vēl ir variants, kad iezīmē, es uzlikšu lielākus, lai jūs varat labāk redzēt, un te ir arī var spēlēties, kur ir efekts, un tad var izvēlēties, kā ir burti, kā jūs redzat, iespējami visdažādākos veidos viņus mainīt, tāpat arī izvēlēties krāsu, no dokumenta krāsas saskaņot,